Labrīt! Esmu projekta eksperts Ivans Jānis Mihailovs un gribu vērst jūsu uzmanību uz vardarbības mazināšanas aktualitātēm un uz starpinstitucionālo sadarbību. Gribu teikt, ka vardarbība ir fenomens, kas patiesībā velk uz leju mūsu izglītību. Vardarbība bieži vien ir gan iemesls sliktai situācijai, gan arī sliktas situācijas sekas. Un tieši tādēļ gan projektu ietvaros, gan arī runājot par valsts līmeni, mēs runājam par to, ka izglītības videi jābūt fiziski un emocionāli drošai un, protams, atbalstošai. Un būtībā šie ir atslēgas vārdi, kas caurvīja visu mūsu projektu. Un, protams, fiziski un emocionāli droša un atbalstoša vide paredz emocionālas un fiziskas vardarbības izskaušanu. Pretējā gadījumā, ja bērns izglītības vide nejūtas droši, ja viņam nav patīkami atrasties šajā vidē, tad mēs nevaram runāt nec par veiksmīgu atbalstu, mēs nevaram runāt par veiksmīgu iekpilnu mācību procesu, mēs nevaram runāt par veiksmīgu savstarpēju sadarbību, kas ir patīkama gan bērnam vai izglītojumam, gan kas patīkama arī pedagogam. Un tieši tādēļ šī gada augusta ministrs kabinets ir pieņēmis informatīvo ziņojumu par emocionālas un fiziskas vardarbības izskaušanu un nepļaušanu izglītības iestādē. Un šajā ziņojumā ir akcentēti 3 lielākie problēma jautājumi, kurus palīdzēs risināt arī mūsu projekts. Pirmkārt, viens no identificētiem problēma jautājumiem tā ir prevencija. Un runājot par prevenciju, ir jāuzsver, ka prevencija jāaptver gan visi izglītojami, arī tie, kas šodien uzvedas labi, arī tie, kuri šodien ir pozitīvie, gan arī jāaptver tie izglītojumiem, kuriem ir bijusi vai no vardarbīgas pieredze, vai no attiecīgi paši ir cietuši no vardarbības. Un no prevencijas viedokļa, no mūsu pasākumu viedokļa ir skaidrs, ka ir jāstrādā ar pilnīgi visam iesaistītām pusēm, jo ja situācija, ka kāds pedagogs saka, ka darbs ar vardarbības mazināšanu nav mans, jo es tikai mācu matemātiku, vai es tikai mācu savu priekšmetu citu kādu, šāda atbilde ir īsti neapmierinoša un šāda atbilde neatbilst saskaņotas darbības principiem. Otrs, ko mēs redzam, ka ļoti bieži mums pedagogiem ir grūtības identificēt vai atpazīt vardarbību. Šajā gadījumā gribu teikt, ka bieži vien daudz vieglāk ir identificēt, pieņemsim, fizisko vardarbību, ieraugot zilumu, bet daudz grūtāk pamanīt emocionālu vardarbību, daudz grūtāk pamanīt vardarbīgu kontroli, daudz grūtāk pamanīt kibervardarbību vai kādu citu vardarbību. Un tādēļ arī šajā projektā pievērsīsim uzmanību jautājumiem, kuri ir saistīti tieši vardarbības identificēšanai, lai spētu ieraudzīt un attiecīgi rīkoties. Un otrs, neviens pats nevar uzvarēt kauja. Parasti kauja uzvar armijā, un šajā gadījumā starpinstitūciju sadarbība ir būtisks un nozīmīgs resurss, lai mēs ar viens ar otru sarunātos un viens ar otru attiecīgi sadarbotos. Un šajā gadījumā arī mūsu projektā attiecīgi mēs aktualizējam tādus vārdus kā prevencija, atklāšana un problēma risināšana. Visi šie 3 vārdi ir savstarpēji saistīti, jo nevar mazināt vardarbību, ja mēs tikai nodarbojamies ar prevenciju vai tikai risinām problēmas. Tikai kompleksi skatoties un tikai ieraugot kopumā, ieraugot katra bērna problēmas un atbalstot katru bērnu, atklājot, palīdzot un risinot, mēs varam tikt galā ar tiem izaicinājumiem, kas ir šobrīd priekšā. Vēl jau vairāk gribu akcentēt, ka ja ir notikusi vardarbība, tad tiešām ir nepieciešams strādāt gan ar pāriedarītāju, gan ar upuri, gan arī ar vērotājiem. Dažreiz mēs saucam liecinieki vai malā stāvētāji, jo tikai iesaistot visas puses, mēs varam attiecīgi iekpilni un kopumā risināt konkrētus jautājumus. Vēl jau vairāk gribu teikt, ka tieši tas, ka šobrīd mēs bieži vien atstājam skolas ziņā situāciju ar bērnu un sakam, skolai jātiek galā, skola ir profesionāļi. Šī ir novecojusi nepareiza pieeja, jo skola nav 7x24. Katram bērnam ir dzīve arī ārpus skolas, un tikai visiem iesaistoties, mēs varam efektīvi risināt problēmas. Arī kibervardarbība. Kibervardarbība var notikt gan skolā, gan ārpus skolas, un tieši tādēļ ir svarīgi, lai visi būtu iesaistīti un visi zinātu, ko un kā darīt, zinātu, kam ar kuru runāt un kā un kas attiecīgi rīkojas konkrētai situācijai. Un tad šobrīd Izglītības un zinātnes ministrijā pateica, ka galvenais ir pamanīt, atpazīt, nekavējoties rēģēt vardarbības gadījumā
un, protams, jāattīsta starpinstitucionāla sadarbība. Un šajā gadījumā, šajā starpinstitucionālajā sadarbībā, vārdarbības novēršana un mazināšana ir visu iesaistīto pušu prioritāte, jo vārdarbību nevar un nedrīkst tolerēt. Un šajā gadījumā, ja kāds skolotājs vai kāds kolēģis saka, es tikai matu savu priekšmetu vai es tikai strādāju atbilstoši amata apraksta noteiktajam, nu, forši, bet tas neatbilst nec mūsdienu izpratnei par mūsdienu skolu, nec izpratnē par mūsdienu kvalitatīvu izglītības procesu, nec arī tām sadarbības vērtībām, kuru ietvaros arī attīstās mūsu projekts. Šajā gadījumā arī mūsu prioritātes ir saskaņota pedagoģiskā darbība, un saskaņota pedagoģiskā darbība, kā termins, ir vērsts uz to, lai mēs kopīgi strādātu un attīstītu vienotu kopīgu pieeju, veicinot pozitīvas pārmaiņas izglītības iestādes mērogā un attiecīgi veidojot kopīgu redzējumu par mācību un audzināšanas procesu. Saskaņot pedagoģiskā darbība nozīmē, ka mēs ieviešam vienotas prasības, mēs īstenojam vienotas prasības un mēs strādājam atbilstoši vienotajām prasībām. Tādējādi nevar būt situācijas, kad viens pedagogs izvirza vienas prasības, otrs pedagogs saka, es neko nezinu, un trešais saka, nu nāc pie manis, es tevi atbalstīšu, tie divi mūs neatbalstīs. Mēs cilvēciski strādājam kopā, un tikai kopīgs darbs var vainagoties ar panākumiem. Un kopīgs darbs nav iespējams, ja nav sadarbība visos līmeņos. Un šī sadarbība visos līmeņos paredz iekļaut gan izglītības iestādes vadību, gan vecākus, gan pedagogus, gan izglītojumus, gan arī, protams, kopienu. Un kopiena šai gadījumā tiek uztverta daudz plašāk nekā ierasts. Kopiena ir gan pašvaldība, gan vietējais apkaimes iedzīvotāji, gan politikas veidotāji, gan dažādu profesiju pārstāvji, kas attiecīgi var palīdzēt mums veiksmīgi sasniegt noteiktus mērķus. Un noteiktus mērķus nevar sasniegt skola vienā, kā jau teicu, tādēļ ir nepieciešama šī starpinstitucionāla sadarbība, kuras mērķis ir efektīvi palīdzēt konkrētam bērnam, efektīvi palīdzēt konkrētā bērna ģimenei, jo arī, kā mēs runājam iepriekš, Artura problēma nav iespējams risināt, ja nav šī starpinstitucionāla sadarbība. Skola nevar atrisināt visas jautājumus un visas problēmas, bet tikai sadarbojoties ar skolu, mēs attiecīgi varam sasniegt zināmu veiksmi un mēs varam cerēt, ka mēs tiešām nevis risināsim, bet atrisināsim konkrētu problēmu. Un šajā gadījumā gribu uzsvert dažus sadarbības pamataspektus. Pirmkārt, sadarbība ir svarīga, jo mēs zinām, kas ar ko sadarbojas, mēs zinām specialistus, mēs zinām, kā attiecīgi katram ir kāda kompetence, kāda ir pienākumi, kā var apmainīties ar informāciju, kā var kopīgi plānot darbību, kā var maksimāli iespējami pātrināt lēmumu pieņemšanas procesu, bet pats galvenais sadarbība ir nepieciešama, jo skola nav un nedrīkst būt viena. Un ja mēs atstājam skolu vienu cīņu gan ar vārdarbību, gan ar sociālo atstumtību, gan arī ar lasīt prasmi, tad diez vai mēs panāksim to efektu, uz kuru ceram.